Sveiki visi šajā augstajā rītā. Cerams, jūs nekur nepaslidējat pa ceļam no tramvaja pieturas līdz zinātņu mājai. Es vienreiz gan iznokritu. Bet šodien mēs parunāsim par visumu, kaut ko par astronomiju. Un tieši es runāšu par ekstrēmiem objektiem visumā. Un tas varbūt ir tāds neobjektīvs viedoklis, bet, manuprāt, ekstrēmākie objekti ir tie, kas rodās zvaigznes evolūcijas procesā. Vai tie ir pašas zvaigznes beigas, kā piemēram melnē caurumi, neitronu zvaigznes, kaut kas tam līdzīgs. Tas, manuprāt, ir tas interesantākais. Un to es arī centīšos pastāstīt jums šodien. Sākot, kad mēs skatāmies uz zvaigznes dzīvi, viss sākās no tāda milzīga putekļu mākoņa. Mums ir milzīgs daudz putekļi no dažādiem materiāliem, un laika gaitā gravitācijas ietekmē tas mākonis sablīvējas. Līdz mēs nokļūstam līdz kaut cik karstē vienai zvaigznei. Un ap to vienu zvaigzni izveidojas daudz planētas, un tā veidojas Saules sistēma. Un tas ir sākums zvaigznes dzīvē. Un tālāk, atkarībā no cik liela ir zvaigzne, mums ir kaut kādas mazas zvaigznes, lielas zvaigznes, un tad tā veidojas dažādas evolūcijas gaitas tām zvaigznēm. Un, lai mēs saprastu tālāk, kas notiek, ieviesiesim tādu vienu lielumu skalu, lai mēs saprastu, cik lielas lietas ir. Ja mēs runājam par Sauli, tā ir tāda līdz vidēji izmēra zvaigznēm. Viņa nav ļoti liela. Viņas temperatūra kodolā ir kādi 10-15 miljoni grādi Celsija, kas ir diezgan daudz. Bet tas ir tikai kodolā. Ja mēs skatāmies uz pašu virsmu, tur nav tik daudz. Tur ir kādi apmēram 5000 grādi. Tāpēc tas karstums ir tieši fokusēts iekšienē, nevis ārienē. Un masa ir ap 10-30 kg, jeb 330 000 zemes masas, kas ir diezgan smaga. Un salīdzinot ar zemes izmēru, viņa ir diezgan lielāka par zemi. Šī bildē var būt pāris pikseļi tikai būtu zeme. Viņa ir 109 reizes lielāks radius nekā zemē. Tie ir tie lielumi, dažreiz, kad runā par astronomiju, ir grūti apsvērt, cik ir vispār liels tas zvaigznes, cik ir liela pienceļa galaktika. Un varbūt ar šim lielumiem var kaut kā saprast, cik lielas lietas ir. Un tad sāksim. Kas, jūsuprāt, ir galvenais enerģijas avots zvaigznēs? Tieši tā. Un kā viņi strādā? Ūdeņradi sadedzina parasti. Bet jā, savienojās divi elementi, parasti ūdeņradis, un veido citu elementu, piemēram, hēliju. Izsās kaut kā šādi. Mums ir divas daļiņas, mēs saliekam kopā, mums rodas jauna daļiņa un enerģija. Tā ir laikam, ķīmijā arī ir tādas reakcijas, kur mēs savienojam divas daļiņas, divas vielas kopā, mēs iegūstam jaunu vielu un enerģiju. Līdzīgi arī šeit ir. Un zvaigznēs ir divi veidi, ir tāds protonu cikls, kur mēs savienojam divus protonus, un beigās mēs dabūjam hēliju, un arī ir tāds CNO, jeb oglekļa, slāpekļa un skāpekļa cikls, kur šīs trīs vielas, šīs trīs atomi vienā ciklā strādā un veido beigās enerģiju. Bet tas varbūt tik nav svarīgi, bet galvenais saprast, ka mums ir kodolsintēzes reakcijas. Un katrai šī reakcija atkarībā no kur tie atomi ir tiek savienojies, piemēram, vai ūdeņradis vai hēlijs, mēs dabūjam noteikti daudz enerģijas ārā. Un šajā tabulā ir parādīta kaut kādā ziņā saites enerģija, kad mēs savienojam vai ūdeņradi, lai dabūtu hēliju, vai lai dabūtu tālāk litiju. Un redzēt, ka jo mēs augstāk sadegt elementa kārta, smagāks viņš ir, jo vairāk ir enerģijas tajā saitē. Mēs sasniedzam maksimumu tajā saitē, kaut kur pie dzelzs un niteļa, un tālāk enerģija saitē samazinās. Un atkarībā no zvaigznes temperatūras kodolā mēs tiekam pēc dažādiem elementiem. Piemēram, nav tā, kā Saulē var rasties, piemēram, dzelzs. Saule nav pietiekami karsta. Tāpēc atkarībā no zvaigznes temperatūras mēs dabūjam noteikts elements. Piemēram, Saules kodola temperatūra bija 15 miljoni grādi tagad. Tā kā šajā Saules dzīves brīdī viņi nevar sadzināt neko īsti vairāk par hēliju, varbūt nedaudz oglekļa un skābekļa. Tikai tagad viņi kļūst karstāka un kļūst augstāka temperatūra, viņi tad varēs sadzināt arī kaut kur līdz skābeklim, varbūt šeit Saule varēs sadzināt šos elementus, lai dabūtu reakcijās.
Tāpēc viss šis ir atkarīgs no zvaigznes masas. Jo lielāka zvaigzne, jo lielāka temperatūra. Jo lielāka temperatūra, jo smagāki elementi būs tie kodolā. Un vairāk reakcijas varēs notikt, un vairāk enerģijas veidu būs zvaigznē. Un, kad mēs runājam par zvaigzni, ir svarīgi saprast, kāpēc vispār viņa ir tik stabila. Kāpēc, piemēram, saule neuzsprākst. Vai kāpēc saule, piemēram, jautāts ietekmē, nesabrūk uz melno caurumu uzreiz. Tas tāpēc, ka mums ir līdzsvars. Mums ir hidrostatiskais līdzsvars 3 sastāvdaļīgiem spēkiem. Gravitācija spiež visu iekšā, bet tas starojums, kas rodās reakcijās, un gāzes spiediens, kas ir gāze, kas rodās no tām visām daļām, kas ir, spiež uz ārā. Mums ir tāds liels līdzsvars. Viss ir ļoti stabils. Un tā saulē dzīvos pāris miljonus gadus, līdz beigsies viņai degviela. Kad beigsies viņai degviela, nebūs vairs reakcijas, nebūs vairs starojums, un tad viņa sāks brukt. Bet tāds dīvains iznākums šīm zvaigznēm un līdzīgiem objektiem ir tas, ka viņiem ir negatīvs siltumietilpība. Kurš no jums zina, ko nozīmē siltumietilpība? Kurš var paskaidrot man? Cik daudz enerģijas ir jāieliek, lai tas objekts uzsilst par 1 grādu? Jā, tieši tā. Cik daudz enerģijas jāieliek, lai objekts uzsilst par 1 grādu. Piemēram, ja man ir ūdens pudele, lai es paceltu temperatūru par 1 grādu, man jāpievod kaut kādi, piemēram, 100 džouli. Bet zvaigznēm ir tā. Ja zvaigznēm pievod enerģiju, viņas kļūst augstākas. Tas ir tāds interesants rezultāts no tā, ka viņas ir pašu gravitējošas, viņas pašas sevi uztur kaut kādā ziņā. Ja jums eksāmenā prasa, vai ir iespējama negatīva siltumietilpība, rakstāt, ka nav iespējama, jo skolā tās lietas neapskata. Bet tas ir paši jūs zināšanā, ka ir tādas iespējamas sistēmas, kurām ir negatīva siltumietilpība, kas pielieku enerģiju, viņiem temperatūra samazinās. Leduskapis? Nē. Viņam arī ir. Leduskapis tā nestrādā. Un, kā jau es minēju, kuri elementi mums var rasties tajā zvaigznē, tas bija tas grafiks, rakstīgs viss ļoti no masas. Un, ja pieaug tā kodola masa, pieaug līdz kodola temperatūra. Un, kad mums ir zvaigznei sadedzināts viss ūdeņradis, mums ir palicis tikai hēlijs, varbūt tāds brīdis, kad aizdegās tas viss arī hēlijs vienā brīdī. Ja aizdegās ogleklis, skābeklis un silīcis. Var notikt tāds sprādziens. Šis ir iespējams tādām mazām zvaigznēm, kad viņas ir savās dzīves beigās, viņiem tas ārējais aploks var uzsprāgt un palikt kaut kāds mazs kodols. Un šis ir tas pirmais gadījums, kad mums ir ļoti maza zvaigzne, viņa ir savās dzīves beigās un kļūst par kaut ko ļoti augstu un neinteresantu. Kļūst par brūnā punduri, tas ir tas 4. riņķis. Mums ir milzīgs hēlija kodols, un tas ir viss, kas notiek. Tas ir tās zvaigznes dzīves beigas, un tur nekas vairāk interesants nav. Interesantāks lietas notiek, ja jums ir smagākas zvaigznes. Ja jums ir smagākas zvaigznes, viņas var sadzināt arī to hēliju. Un viņas ies tālāk pa savu evolūcijas ciklu. Un tālāk vēl. Un tad pirmais evolūcijas cikls smagākām zvaigznēm ir baltai punduri. Kas no jums zina, kas ir baltai punduri? Jā. Jā, maza zvaigzne baltā krāsā. Jā, viņa ir ļoti karsta, ļoti blīva. Un tas plus mīnus ir raksturo, ko tas ziņā baltā punduri. Tā zvaigzne, kas ir bijusi pirms baltā punduri, ir bijusi pietiekami liela, lai sadzinātu materiālus līdz ogleklim. Viņam ir tāds oglekļa kodols, parasti oglekļa skābekļa kodols. Un ir kaut kāds ārējās čaulas. Un kad man zvaigzne ir bijusi līdz dzīves beigām, viņa ir tikusi līdz tam oglekļa kodolam, bet viņa vairs nav spējīga sadzināt oglekli, viņa vairs nav stabila, jo vairs nav reakcijas kodolā, un nav tas starojums, kas grūž to zvaigzni, patur to zvaigznes tajā stabilajā stāvoklī. Un kad nav vairs stabilais stāvoklis, notiek eksplozija. Un šeit var redzēt, ka zvaigznes dzīves beigās viņa izmeta ārā tos ārējos slāņus un radās tāds miglājs. Palika tikai tas oglekļa skābekļa kodols, kur centrā būs tas kodols un visas tās ārējās lietas, tas ūdeņradis un hēlijs bieži vien tiek izmests ārā un rodās tie planetārie mākoņi bieži vien.
Jā, nav vairs līdzsvars, nav vairs spiediens, kas viņu spiež uz āru, nav vairs reakcijas, un gravitācija, ja viņš spiež, līdz viņam vairs uzsprākst. Ja nav vairs, kur saspiest viņu. Blīvums pieaug. Un varbūt tā, ka ārējos slaņus arī notiek kodolsintēze, un tad viss uzsprāks, protams. Jā. Un paliek tikai tas kodols, zem virsmas ir tāda kristāliska struktūra, un viņas nav ļoti lielas tie baltie punduri, viņi ir salīdzinoši mazi. Tas kodols, kas paliek, viņš apmēram saules izmērā ir. Bet viņš ir daudz mazāks, daudz saspiestāks. Un temperatūra var būt līdz 100,000 grādiem kelviniem. Viņa ir diezgan karsta. Ja saulē virsmas temperatūra ir apmēram 5,000 grādu kelviniem, baltiem punduriem var būt pat līdz 100,000 grādiem kelviniem. Un rādījus ir apmēram tikpat liels, cik Zeme. Tad padomājiet, cik liels blīvums ir baltiem punduriem, ja saspiež kaut ko, kas ir saules lielumā, līdz Zemes izmēram. Viņa ir ļoti, ļoti blīva. Un šo zvaigzni uztur gravitācija un deģenerēta elektronu gāze. Šis noteikti ir jauns jēdziens, kas jums noteikti nav dzirdējuši. Tie, kas varbūt mācās 12. klasē, ir dzirdējuši par Pauli principu. Ir kāds no jums dzirdējis par Pauli principu? Nē. Neviens? Jā, Kaspar? Tu arī neesi dzirdējis, Kaspar? Es ļoti labi. Es domāju, ka tev vajadzētu dzirdēt jau. Bet Pauli princips raksturo daļņas, un viņš pasaka, ka viņš nevar divas daļņas atrasties vienā stāvoklī. Ja man ir divas daļņas ar pusveselu spinu, es nevaru viņus salikt vienā vietā. Es nevaru salikt divus elektronus vienā un tajā pašā vietā. Tas nav iespējams. Viņiem jābūt katram pieteikamā savā tuvā attālumā. Un tāpēc mums ir ķīmijā šī grafika. Šo jūs gan esat noteikti lielākādai redzējuši. Mēs ķīmijā, kad mēs zīmējam orbitālus, mēs liekam elektronus katram savā spina virzienā. Viens elektrons ar spinu uz augšu, otrs elektrons ar spinu uz leju. Mēs neliekam, kad abi elektroni ir ar spinu uz augšu. Tāpēc, ka šādā gadījumā viņi atrodas vienā pozīcijā, bet tas nepakļaujas Pauli principam. Tāpēc jūs ķīmijā arī ievērot šo Pauli principu zīmējat šīs elektronu konfigurācijas. Katrs elektrons, viņam ir atšķirās šie spini, lai viņi atrastos vienā orbitālē. Ja mēs to sakam, ka viņiem nevar būt vienādi kvantu skaitļi, lai atrastos vienā stāvoklī. Ja elektronam ir dažādi kvantu skaitļi, ja dažādi spini virzieni, tad viņi var atrasties vienā stāvoklī. Un, ja mēs runājam par Pauli principu, jāievēro, ka mums ir divi veidi daļņas. Mums ir fermioni un mums ir bozoni. Un tie fermioni ir tie, kas pakļaujas Pauli principam. Fermioni ir visi, ko mēs atrastam, ir fermioni. Elektrons, protons, neitrons, tas ir no tā, ka mēs sastāvam tie fermioni. Un viņi pakļaujas Pauli principam, ka viņi nevar būt vienā vietā visi. Bet atšķirībā tam bozoni ir fotons, Higgsa bozons, arī hēlija izotops, hēlija 4 izotops, tie arī visi ir bozoni. Un es varu salikt, cik gribu fotonus vienā vietā. Miljonus fotonus, miljardus fotonus. Viņi visi var būt vienā vietā, viņiem nekas netraucēs tur. Un hēlija 4 atoms arī ir bozons, kas ir ļoti dīvaini, bet ja hēlija 4 atoms, viņam ir kodolā 4 daļiņas, 2 protoni un 2 neitroni, un kopā viņiem spins ir 0. Tad kodolam un arī elektroniem spins ir kopā 0, jo tur 2 elektroni, viens uz augšu, viens uz leju, tāpēc arī viņam spins kopā ir 0. Viņš nepakļaujās tam Pauli principam. Un tas ir tas spēks, kas uztur to, tāpēc, ka mēs nevaram saspiest tos elektronus visus vienā vietā, tas uztur to, ka mēs nevaram saspiest to balto punduri vēl blīvāk. Tas ir tas iemesls, kāpēc mums tas baltais punduris ir stabils. Kāpēc viņš gravitācijas ietekmē nesaspiež dziļāk. Tagad viņiem nav nekādas ķīmiskās, viņiem nav nekādas kodola reakcijas tie iekšēnē. Mēs varam apstīt mūsu tuvāko balto punduri, kas ir Sirius B laikam. Viņš ir apmēram 8 gaismas gadu attālumā, un tā ir 2 zvaigžņu sistēma. Zvaigžņu sistēmā ir gan parasta zvaigzne,
kaut kas līdzīgs saulē, gan arī baltais punduris. Viens ir Sirius Alfa, otrs ir Sirius B. Šeit ir divas bildes. Viena bilde ir uzņemta rentgenstarā, un otra bilde ir uzņemta parastajā redzamajā gaismā. Kā jums liekas, kura bilde ir kura? Kura bilde ir redzamajā gaismā, kura bilde ir... Kura ir pa labi? Jā, tā ir rentgenstarās, un šī ir redzamajā gaismā. Un tur redzamas tās divas zvaigznes. Un kur no tām jums liekas ir tā parastā zvaigzne, kaut līdzīgs saulē, kur no tām ir baltais punduris? Jo šī ir, tā teikt, vienā un tā pašā laika uzņemta bilde. Šeit nemainās. Šī zvaigzne ir šeit, un šī zvaigzne ir tā pati. Viņas abas divas ir tā kā vienā laika uzņemtas bildes, vienkārši dažādos spektros. Kur no tā jums liekas, ka ir baltais punduris, un kur no tā ir parastā zvaigzne? Kurā attēlā mazā? Kāpēc? Bet kāpēc tad tur viņš ir liels? Kāpēc viņš daudz rentgenstaro? Nē. Tas nav tas. Viņi abi vienā stāv, tā ir viena un tā pat pozīcija uzņemta dažādos spektros. Pozīcijas nemainās. Apakšā ir tā paša zvaigzne, kas apakšā ir abos attēlos. Augšā ir vienādas zvaigznes. Uz pareizo pusi, jā. Bet kāda bija temperatūra baltajam pundurim? Ļoti liela. 100,000 kelvini. Bet parastai zvaigznē ir kaut kādi 5 līdz 10,000 kelvini. Jā. Tāpēc, ka pie zemes temperatūras es izstaroju vairāk redzamo gaismu. Ja es pastāvu sauli, viņi izstaro ļoti daudz redzamo gaismu un infrasakt no gaismu. Bet, ja man pieaug temperatūra, es izstaroju augstāks enerģijas starojumu. Es izstaroju rentgenstarojumu, es izstaroju gamstarojumu. Labi, šeit laikam nav īpaši daudz gamstarojums, vairāk ir rentgenstarojums. Bet, jo man lielāka enerģija, jo es lielāka temperatūra, es izstaroju augstāks enerģijas starojumu. Un tāpēc šeit ir. Šeit apakšā ir baltais punduris redzamajā gaismā, viņš ir ļoti mazs. Es neredzu tik maz objektu lielā attālumā. Viņš ļoti blāvs tādā ziņā redzamajā gaismā. Bet rentgenstaros, viņš izstaro tik daudz rentgenstarus, ka viņš to parasto zvaigzni vienkārši apliec ar, tā kā tu neredzi to parasto zvaigzni izdedamas tur. Viņš ir dominē tajā attēlā. Tas viss, tāpēc, ka viņš ir ļoti, ļoti karsts. Karstāks nekā zvaigzne. Un ir iespējams ir tā, ka mums ir šāda divu zvaigžņu sistēma, mums ir parastā zvaigzne un baltais punduris, un ir iespējams, ka ar laiku tas baltais punduris ir uzsūsts no parastās zvaigznes materiāla. Viņš pārvāk materiālu sev, paņem gravitācijas ietekmē, pārvāk savu materiālu sev virsū no parastās zvaigznes. Jā, viņš ir zaglis. Un, ja viņš dabūs savu jaunu materiālu, viņš dabūs savu jaunu ūdeņradi, viņš atkal var veikt tās kodola reakcijas. Un atkal uz baltā pundura notiek kodola reakcijas. Un, ja mēs savāc pietiekami lielu to masu, tad zvaigzne ir uzsprāgt. Pēc, ka esam savāc pietiekami daudz kodola materiālu, lai veidos reakcijas, man izveidos pārnemu. Un šeit var redzēt. Šajā attēlā ir 5. 6. gadā ir bijuši arī divu zvaigžņu sistēma, baltais punduris un zvaigzne, bet pēc 7 gadiem tā zvaigzne, baltais punduris uzsprāga pār tajā supernovā, jo viņš uzvāca masu no parastās zvaigznes un eksplodēja visu. Un tā ir tā pirmā tipa supernova, 1A tipa supernova. Tā ir vienkāršākā, ko mēs to tik varam novērot. Un kas notiks ar baltā punduru viņa dzīves beigās? Īsti nekas. Viņam nav nekāds enerģijas avots iekšā, viņam nenotiek nekādas reakcijas. Ja man nav nekāda blakus zvaigzne, kur var dot savu matēriju, es vienkārši palikšu tur un neko nedarīšu. Es lēnām atdzesīšu. Es tikai radīšu enerģiju ārā un kļūšu par melno punduru. Es kļūšu par kaut ko ļoti augstu un mani nekur nevarēs redzēt. Bet mēs nekur neredzam šos melnos pundurus. Mēs nekur nevaram viņus novērot. Tas ir tāpēc, ka atdzišana notiek ļoti, ļoti lēni. Mums būtu jāgaida vairāk nekā visuma vecums, lai es redzētu kaut to melno punduru. Tas viņš notiek ļoti lēni, tāpēc mēs nekur šādi nenovērojam. Un baltie punduri vienkārši sēž bēdīgi vieni paši tur, un tā arī pavada savu dzīvi tur. Bet, ja mums ir lielāka masa,
mūsu zvaigzne bija lielāka nekā 3 Saules masas, līdz apmēram 15 Saules masas, mums var rasties neitronu zvaigznes. Tas ir šajā tabulā. Baltai punduri bija augšējā stadija, un tagad mēs esam nonākuši šajā stadijā, no 15 līdz 18. Kad man zvaigzne ir bijusi pietiekami liela, man bija notika reakcijas, es varbūt tiku līdz arī oglekļa kodolam, bet man turpinājās reakcijas, bet tā kā gravitācija bija tik spēcīga šajā planētā, viņa ir tik smaga, es varēju turpināt saspiest arī to baltā pundura kodolu tālāk vēl. Es viņu saspiedu, līdz enerģijas blīvums bija tik liels, ka viss uzsprāga un radās neitronu zvaigzne. Šeit ir redzams miglājs no zvaigznes sabrukšanas, kur man zvaigzne saspiedās, līdz radās neitronu zvaigzne, un viss tas ārējais materiāls, viss, kas nebija ogleklis, tika uzspridzināts ārā. Viss izveidoja to planetāro miglāju apkārt zvaigznei. Pat zvaigzne būtu kaut kur centrā, viņa būtu ļoti, ļoti maza. Un, ja es runāju par baltā punduriem, baltā pundura maksimālā masa ir apmēram 1,4 Saules masas. Lielāk par šo nav iespējams. Mēs esam matemātiski aprēķinājuši, ka lielāk par šo īsti nevar būt baltā pundura masa. Bet neitronu zvaigznēm ir cita robeža. Atkal ir Oppenheimers slavenais fiziķis ies šajā darbā. Viņš ir aprēķinājis, ka neitronu zvaigznes masa būs apmēram 1,5 līdz 3 Saules masas. Šāda būs tā robeža neitronu zvaigznē. Jā. Un šajā gadījumā to neitronu zvaigzni stabili notur deģenerēta neitronu gāze. Ja baltajā pundurī bija deģenerēta elektronu gāze, tagad ir neitronu gāze. Jo arī neitrons, viņš ir fermions, viņš pakļaujas Pauli principam. Mums nevar saspiest 2 neitronus vienā pozīcijā. Un tāpēc es saspiežu to zvaigzni tik blīvu, ka neitrons ir tas, kas uztur to stabilitāti. Un viņš ir ļoti, 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 ļoti mazs. Viņš ir ļoti, ļoti mazs. Masa bieži vien ir arī ap 1,5 zemes masām. Nē, Saules masām tur jābūt. Tur jābūt Saules masām. Viņš ir ļoti, ļoti mazs, 10 km radius mēram. Viņš ir ļoti, ļoti blīvs. Ja es paņemtu karoti ar neitronu zvaigzni, viņi svērta ap 10 miljardus tonnām. Viņa būtu ļoti, ļoti smaga. Es viņu nevarētu pat pacelt nemaz. Neviens no mums nevarētu. Mēs neko nevarat izdarīt. Tas ir kaut kas tik ļoti eksotisks, ka ir grūti par to iedomāties. Un viņas rotē ļoti, ļoti ātri. Viņas rotē ap 43,000 apgriezieniem minūtē. Un kāda ir jūsu ideja, kāpēc viņas rotē tik ātri? Kurš saglabāšanās likums ir atbildīgs par to, ka šī neitronu zvaigzne rotē tik ātri? Jā, tieši tā. Tāpat kā man ir lejaslidotāji. Kad man ir rokas plati, es lēni griežos. Es sakarāju rokas kopā, es griezīšos ātri. Tas pats arī ir zvaigznēm. Tikai tagad man ir sākumā bija zvaigzne, viņa bija rotēja ļoti lēni, piemēram Saules, veic vienu apgriezienu apmēram 25 dienās. Bet es sabruku uz kaut ko ļoti, ļoti mazu, uz 10 kilometriem, un tagad es rotēju ar 42,000 reizes minūtē. Tāpēc, ka man samazinājās šis inerces moments, šis I. Man saglabājās L, man saglabājās leņķiskais moments, man samazinājās I. Šeit viņš paliek mazāks, tas nozīmē, ka šim ir jāpieaug. Omega pieaugs, tāpēc leņķiskais ātrums, omega ir leņķiskais ātrums, tāpēc neitronu zvaigzne tik ātri rotē. Un es pastāstīju, ka tur ir tā neitronu gāzes spiediens, bet īstenībā tur ir arī vēl stiprā miedarbība un gravitācija. Visi šie 3 spēki satur kopā neitronu zvaigzni. Gravitācija spiež visu kopā, bet stiprā miedarbība, kas raksturo spēkus pašos neitronos un starp, kā atomi satur sevi kopā, tas ir tas spēks, kas satur atomus kopā un, piemēram, neitrons un protons kopā. Un šie 3 spēki, tā teikt, satur to neitronu zvaigzni, ka viņi nesabrūk tālāk.
viņi patur viņu stabilu. Šis, piemēram, ir neitrona uzbūvi no kvarkiem. Viņam ir divi tie down kvarki, viens apkvarks. Un tā stiprā miedarbība ir tas, kas patur tos kvarkus kopā, lai neitrons būtu stabils. Un viņas ir īstenībā ļoti daudz mūsu galaktikā. Apmēram 1 miljards, bet viņi ir ļoti augsti, viņi ir veci un gandrīz neredzami. Tas ir tāpēc, ka viņi ir tik ļoti, ļoti mazi. Un vienīgais, ko mēs redzētu, mēs varam arī varbūt redzēt viņus kodās rentgenstaros, rentgenstarpektos, bet arī tas būtu ļoti grūti, jo viņi ir vēl mazāk nekā baltie punduri. Bet viena lieta, ko mēs varam novērot elektromagnētiskos signālus no šīm zvaigznēm. Nevis redzamajā gaismā vai rentgenstaros, bet, piemēram, radioviļņos. Un tas ir tāpēc, ka neitronu zvaigznēm ir ļoti stiprs magnētiskais lauks. Bet ja skatos, kāds ir rotācijas ass neitronu zvaigznēm, kā ir magnētiskais lauks, viņi nav vienādi nobīdi, viņi nav vienādā leņķī. Piemēram, magnētiskais lauks būs mikrofons, un rotācijas ass būs šis pointers. Viņi ir dažādos virzienos. Viņi rotē šādi. Un tas nozīmē, ka neitronu zvaigznes kļūt par kaut kādu antenu. Viņi rada radioviļņus, dēļ tā, ka viņiem ir tik stiprs magnētiskais lauks. Un mēs varam novērot šos radioviļņus tādās kaut kādos teleskopos, radioteleskopos. Un pirmā novēroja šī sieviete 67. gadā. Viņam bija interesants tas, ka viņa bija laikam doktorantūras students tie laikā. Un 74. gadā par šo piešķīra Nobela balvu, bet nepiešķīra viņai. Lai gan viņa bija tā, kas atklāja šo signālu, pateica, ka šis signāls ir no pulsāra, no neitronu zvaigznes, kas ļoti ātri rotē un rada radioviļņus, bet dabūja balvu viņas vadītājs. Par to bija tāda liela diskusija, kāpēc viņa nedabūja. Viņai noteikti vajadzēja dabūt, bet tie vēl bija pirms 60-70 gadiem. Tajos laikos varbūt vēl sievietēm bija daudz grūtāk zinātnē nekā mūsdienās. Bet viņa joprojām ir ļoti augsta vērtīga zinātniece, viņa ļoti daudz darījusi arī pēc šī darba. Un šāds ir kaut kāds mākslinieku uzskats, kāds izstās, bet dzīvēts izstās kaut kā šādi. Šis ir viens no miglājiem, kurš sauc Dieva roka. Tur it kā var atpazīt kaut kādu roku tajā dzeltenajā daļā. Es nezinu kā, bet laikam var atpazīt roku. Un tas pulsārs, liekas, ka bija šeit. Tur ir tas pulsārs, kas rada tos raida radioviņus zemes virzienā. Bet, kad mēs skatāmies uz supernovam, kas rodās, piemēram, neitronu zvaigznes sabrūkot, mēs varam apmēram novērot, cik enerģijas no tām iznāk ārā. Jūs pastos uz zinātnieki, piemēram, 50 gadus atpakaļ skatījās uz zvaigznēm, cik daudz enerģijas tie supernovas iznāk, skatījās, ka tur bija ļoti maz enerģijas īstenībā. Tā enerģija, ko mēs paredzējām, nenāca ārā. Un tas ir kaut kas, viņš šo paradoks nosauc par urka procesu, jo Brazīlija ir tāds kazino, urka kazino, kur visu laiku pazuda nauda. Cilvēki iet uz kazino, bet tur pazuda nauda. Bet, protams, tas ir noziedzīgi iemesli dēļ, ka tur cilvēki zaga naudu, bet tie kazino, pazuda nauda, nav grāmatvedībā nekur nauda. Un supernovās bija līdzīga tādai grāmatvedības kļūda. Mēs neuzskaitījām vienu enerģijas veidu, kur pazuda enerģija. Mēs dabūjam tikai 1% no enerģijas. Mēs veicam mērījumu, mēs dabūjam 1% no enerģijas tikai. Bet pārējie 99% ir no neitrīno. Kas no jums zina, kas ir neitrīno? Jā, viņas praktiski ar neko neiedarbojas, viņa ir ļoti viegla. Es pārēju ātri paiešu atpakaļ uz standārta modeli. Es ceru, ka tas nav ļoti tālu. Tas laikam ir ļoti tāls, kur ir. Šeit ir neitrīno, ir 3 veidi neitrīno. Viņi ir ļoti viegli. Ja es paskatos uz neitrīno masu, šeit viņa masa, labi, tā ir kaut kāds interesants mērvienības, viņš ir
106. kārtā vēlēs nekā elektrons. Ja elektrons ir jau ļoti viegls, viņam masa, liekas, ir 10-31 kg, tad neitrīno masa ir vēl 106. kārtas mazāka, ja pat vēl vairāk mazāka. Viņš ir ļoti, ļoti viegls, un viņš pats neiedarbojas ar Zemi. Neiedarbojas ar matēriju. Bet tāpēc, ka viņi ir tik daudz šajā supernovā, un es esmu atpakaļ, viņi ir tik daudz, vienā supernovas sprādzienā iznāk ārā 10-57. kārtā neitrīno. Viņi ir tik daudz, viņi iznes ārā 99% no enerģijas supernovā. Visa enerģija aiziet supernovā, visu enerģiju no supernovas aiziet neitrīno. Nekas neaiziet redzamajā gaismā. Tāpēc, piemēram, uz Zemes mums ir neitrīno observatorijas, kur mēs varam novērot šos neitrīno, tā teikt, lietus. Un tāpēc, ka neitrīno, dēļ tā, ka viņi nemiedarbojas ar nekādu matēriju, viņi ir nokļuvuši uz Zemes ātrāk nekā gaisma. Tāpēc gaisma bieži vien iesprūst tajos supernovas mākoņos, viņi netiek tik cauri mākoņiem, pēc ka gaismā ir laušanas koeficients dažādas vidēs, bet neitrīno nemiedarbojas ar vidi. Dēļ tā viņi atceļo uz Zemi ātrāk nekā gaisma. Mēs varam uztaisīt observatorijas, kurš pateiks, ka mēs novaram neitrīno, viņš nāk no turienes, es paņemšu šo teleskopu un tā nolikšu šo teleskopu tur, skatīšos un vērošu, līdz ieraudzīšu to supernovu. Tas ir viens veids, kā mēs detektējām supernovas. Un vēl viena lieta, kas supernovās var notikt tādi gamma stara uzliesmotāji. Tie ļoti, ļoti tādi īsi procesi, kas sprādzienā kaut kādu iemeslu dēļ, ko mēs vispār vēl nesaprotam, rodas gamma starojums, kas ir ļoti, ļoti spošs. Ja es paskatos šajos divos attēlos, ir kaut galaktika, šeit redzēt tādu vienu spožu tādu pikselīti, vairākus pikseļus, kurš ļoti ātri pazūd pēc mēnesis, ja viņš tur nav. Un tas ir no tās supernovas, kad man supernovā radās ļoti daudz gamma starojumi, un tie gamma starojumi bija spožāk nekā pati galaktika uz kādu pāris nedēļām. Un ja šāds gamma starojums nāk no Zemes virzienā, viņš iznīcinātu Zemē apmēram pusi no ozona slāņa, iznīcinātu pusi no mūsu interneta komunikācijas tīkliem, mēs plus mīnus arī izmirtu, tā teikt. Mums nebūtu iespējams dzīvot bez šādā notikuma, ja viņš nāk no Zemes virzienā. Bet kad es minēju zvaigznes, tie tabulā bija, ka maksimālais elements, kas radīsies, būs, piemēram, dzelzs. Tas ir tāpēc, ka pēc dzelzs, ja mēs liekam klāt, piemēram, dzelzs atomus ar citiem dzelzs atomiem, šī reakcija vairs nav enerģiski izdevīga. Viņa neradīs ārā enerģiju. Ja es salieku divus šūtiņus kopā, man reakcija radīsies enerģija. Bet, ja saliekšu, piemēram, dzelzi un ūdeņu kopā, man, lai tā reakcija notiktu, vajadzētu pievadīt enerģiju. Tāpēc es nenovēroju zvaigznēs materiālus, kas ir lielāki par dzelzi vai niķeli. Bet tad, kur rodās šie smagie materiāli? Mēs pāris gadus atpakaļ novērojam to, ka šie smagie materiāli, kas ir smagāki par dzelzi un niķeli, īstenībā rodās, piemēram, divu neitronu zvaigžņu apvienošanās procesos. Šie ir procesi, kur rodās, viņi ir pieteikti, mums ir tik daudz neitronu zvaigžņu, ka viņi ir pietiekami bieži, ka viņi ir radīti tik daudz materiālu, lai mums būtu kaut kas smagāks arī par dzelzi. Mums būtu urāns, stroncijs, svins, zelts. Tas ir vietas, no kurienes nāk šie smagie elementi. Jo zvaigznēs var rasties tikai līdz šim pīķim, kas ir dzelzs un niķels. Ja precīzi sakot, piemēram, dzelzs 56 izotops. Un tas ir, no kurienes mums nāk smagie elementi, kas ir smagāki par dzelzi un niķeli. Un mēs esam nonākuši tagad līdz pašai pēdējai, tā teikt, daļai. Ja zvaigzne bija vēl smagāka nekā tā neitronu zvaigznes sākuma stadija, viņa bija vēl lielāka, man nebūs vairs neitronu zvaigzne. Radīsies melnais caurums. Un par to ir atbildīgs Einsteins 15. gadā izveidojis savu relativitātes teoriju un ar savu vienādojumu, kas raksturo, kā man Zeme liecās, kas ir kreisā puse. Šis raksturo, kā viss ir, tā teikt, kosmos ir izliekts, tas izliekums, un tas labajā pusē ir enerģija, kas izliec to visu. No šī vienādājuma var izrasināt, ka mums ir melnē caurumi arī. Šim stāstīs tālāk pēdējā lekcijā Ģirds. Un ja man masa pārsniedz to robežu, kas bija neitronu zvaigznē, man radīsies melnē caurumi.
Viņi ir ļoti dažādi. Viņi ir būt rotējoši, nerotējoši, elektriski lādēti. Viņiem ir dažādas īpašības. Bet par ko es gribu pastāstīt, ir par kvazāriem. Tie ir, tā teikt, spožākie objekti visumā. Un tie ir ļoti veci objekti. Mēs skatāmies kosmosā, tie būtu kādu vairāku miljārdu gaismagadu attālumā. Tie ir melnie caurumi, kuriem apkārt ir ļoti daudz matērija. Un tāpēc, ka tie melnie caurumi ir tik lieli, un tā teikt, viņiem ir tik spētīga gravitācija, tā matērija, kas ir apkārt, ap viņiem ļoti, ļoti ātri rotē. Piemēram, mums ap Zemi ir satelīts, kurš varbūt viņa ātrums būtu kādi, varbūt 1000 km/h, varbūt pāris 1000 km/h. Tad šis matērija ap melno caurumu rotēs jau gaismas ātrumam, 50% gaismas ātrumam. Viņi ļoti, ļoti ātri rotē, un viņi ļoti daudz staros ārā enerģiju, dažādus elektromagnētiskos viļņus. Un šādi, apmēram, to var, kaut kādā šis ir mākslinieka interpretācija, viņš spļaus ārā visu starojumu, viņš būs ļoti, ļoti spožs. Ja mēs skatāmies to, kāds izskatās dzīvē, tas ir apmēram šādi. Labāks attēls būs šeit. Šeit man ir, ja salīdzināt spožumu, šeit ir divi objekti. Viens ir zvaigzne 100 gadu attālumā, gaismas gadu attālumā, otra ir šis kvazārs, 8 miljardi gaismas attālumā. Viņi ir vienādi spoži. Tas kvazārs ir tik ļoti spožs, ka viņš ir pat spožāks nekā zvaigzne, kas ir pāris gaismas gadu attālumā no mums. Viņi ir spožākie objekti visumā. Un viņi rekur redzēt to džetu ar materiālu un starojumu, ko viņš šauj ārā no sevis. Kas bija šajā attēlā māksliniekam, viņš arī parādīja, ka tur nāk ārā materiāls no viņa tās plaknes. Dzīvē arī tas pats ir redzams. Ir tādas strīpas ar starojumu un materiālu, ko viņš šauj ārā no sevis, lai gravitācijas. Tāpēc, ka ap viņu ir tik daudz tas materiāls, kas tik ātri rotē, ka viņš iznāk ārā no turienes. Tā, ka viņš tik ātri rotē, viņš ir tik karsts, tik tās starojums, un tā starojuma nāk ārā šie stari. Tējas paradoksam. Varbūt pat arī jāiet varbūt tēju savā glāzē ar karotes griezīsi, tas viss tējas biezums aies viss vienā centrā. Varbūt arī dēļ šī efekta arī šīs. Jā, tas varbūt arī paskaidro, kāpēc šādi viņš ir. Jā. Viņi ir ļoti, ļoti spoži. Un tagad mēs esam izgājuši plus-minus arī visam zvaigznes evolūcijas procesam cauri. Tas ir, kur redzēt, ka kāds ir zvaigznes evolūcija atkarībā no viņa masas. Ja ir maza masa, ja ir ļoti, ļoti maza masa, mēs nonāksim pie tiem brūniem punduriem, ja ir tāda vidēja izmēra masa, tad būs tie baltie caurumi, baltie punduri, vai arī pašās beigās, protams, melnie punduri. Ja mums ir lielāks jau masas, mums var būt supernovas, kurš radīsies vai no neitronu zvaigznes, vai melnie caurumi, kuriem būs pulsāri vai kādi kvazāri veidīgi objekti. Šis arī apmēram plus-minus raksturo visu zvaigznes attīstību. Un tas arī ir, laikam, viss, ko es gribu stāstīt. Paldies par uzmanību. Ir kādi jautājumi?